Sveiciens, mīļais draugs! Rīta doma. Rīta doma ir tāda, ka mēs katrs apzināti vai neapzināti esam dzirdējuši tādu vārdu salikumu. Ja tu esi kopā ar Dievu, tad no kā tev baidīties? Un ja tu neesi kopā ar Dievu, tad uz ko tu ceri? Viss, kas saistīts ar Dieva ienākšanu manā dzīvē, manā mazajā pasaulītē, manā mājā, manā lauku saimniecībā, manā biznesā, attiecās ne tikai uz mani, bet uz katru pasaules un Latvijas iedzīvotāju un arī uz valsti. Jo ko man ir devis, ko man ir devusi sevis satikšana? Sevis satikšana ir garīgo meklējumu tāds pirmais gala rezultāts. Tam rezultātam ir vēl daudz soļu, bet pirmais rezultāts, ko tu satiec sevi. Satiec savu iekšējo režisoru, savu patieso esību. Un tas nozīmē aktieris, kas ir ārpusē, kurš pozicionē sevi kā daumantu, latvietu un tā tālāk, biznesmeni. Viņš satiek savu iekšējo režisoru, kas mums visiem ir viens. Un viens no aspektiem, kas notiek, ir iestājas bezbailība. Nevis drosme, bet bezbailība. Jo tas jau ir Dievs, kas ir satikts. Tā patiesā esība, kas mums visiem ir viena, ir tas, ko mēs apzīmējam ar Dievu. Bet es nerunāju gluži par reliģiju Dievu, es runāju par iekšējo mīlestības un gaismas okeānu. Un tad, kad aktieris satiek režisoru, tad ir tas bezbailības aspekts, jo tu visu vari, tev no kā nav baili, jo Dievs, tava patiesā esība ir visu laiku ar mani, ar tevi. Un tas milzīgi atbrīvo, tas dod iespēju dzīvot pastāvīgā miera, prieka, laimes, viegluma stāvoklī. Un tas, ko es saku, ir pieredze, nevis teorija. Vispirms es sāku ar sevi. Tad Daumans satiek sevi, savu patieso esību. Tad, protams, tas izplatās no manis ārā uz manu dzīves vietu. Tas pāriet nenovēršam uz biznesu. Jo es ielaižu sevī un savā pasaulē Dievu, savā pasaulē. Un tas nozīmē, ka mana absolūtā iekšējā svētība un pārpilnība un bagātība, kuru, protams, pārstāv tas patiesais es, kurš ir absolūta bagātība un pilnīgs viedums. Viņš ir ienācis ne tikai manī, bet manās mājās, manā biznesa pasaulē. Un tad nākamais ir paga, bet taču tam jāizplatās arī tālāk, jo nav jau robežu starp manu biznesa un mājas pasauli un to pasauli, kurā es dzīvoju. Un pirmais nākamais solis ir Latvija. Latvija kā zeme, Latvija kā teritorija un Latvija kā pasauli. Bet par šo pasauli es zinu tikai no sociālajiem medijiem, no žurnāliem, no cilvēkiem, un tur ir tādas lietas, ka mēs nostiprinām robežas, mēs iespējams taisamies mīnēt robežu lielā joslā uz austrumu pusi, un tad mēs ievedam kaut kādus papildus aizsardzības spēkus. Protams, pasaulī tam visam ir vieta būt, jo katrs mēs dzīvojam un rēģējam uz pasauli, kā mums ir lēmts, kā mēs mākam. Bet tā ziņa, ko es vēlos aiznest un kas man ir atnākuši šodien, ir,
kā iespējams, ka mēs savā Latvijas pasaulē, zemē, tautā un valstī neesam ielaiduši Dievu. Mēs neesam viņu uzaicinājuši. Protams, ka mums ir baznīcas, daudzās kristīgās reliģijas baznīcas, mums ir krišnaīti, kas katru vakaru staigā pa Rīgu, un iespējams, ka mums ir citas vēl reliģijas, bet tas ir tādi piedēklīši, tādi apendiksiņi, kur iespējams ir Dieva klātbūtne jūtama. Bet savā valstī, savā ikdienā, ekonomikā, biznesā, baņķierismā, finansēs un starptautiskās attiecībās mums nav Dieva. Nāk prātā slavenais tas teiciens, ka valsts ir atdalīta no reliģijas. Tas visticamāk ir labi, ka valsts ir atdalīta no reliģijas, bet vai valstī jābūt atdalītai no Dieva? Nē, to es saku no sevis. Ja es esmu dziedinājis sevi, un manī ir ienākusi bezbailība, neutralitāte, un miera, prieka, laimes un tāds vieglums stāvoklis attiecībā pret visu, kas manā dzīvē notiek, tad tas noteikti attiecās arī uz valsti, uz zemi un teritoriju. Un ja valsts, zeme un teritorija ieaicinātu savā pasaulē Dievu, kas ir absolūta mīlestība, gaisma, žēlsirdība, pieņemšana, tad iespējams mums vairs nebūtu jārok tranšejas, jāveido mentālas, jeb fiziskas Mannerheima līnijas un jāaicina starptautiskie karavīru spēki palīgā mūs aizsargāt. Jo kas iekšā, tas ārā. Ja iekšā ir bailes, tad tās bailes tiek projicētas uz āru, un mums jābūvē cietokšņi, jāliek priekšā pīķi un štiki, un jārok tranšejas un tā tālāk, un jāmīnē robeža. Bet ja iekšā ir bezbailība, tad katrs cilvēks, ko mēs satiekam, ir mūsu brālis, un katra cita reliģija, ko mēs uzraugam, ir mums radniecīga, un katra cita tauta, kas runā dažādās citādās valodās, ir mums brālīga, un ik viens kaimiņš tiek mīlēts, tāpēc, ka mēs esam iemīlējuši sevi. Un tāpēc pabeigšu šīs domas ar slaveno teicienu, ka nedara citiem to, ko tu negribi, lai dara ar tevi. Un tas attiecās uz nedara savam kaimiņam, citai tautai, reliģijai, citai valstī to, ko tu negribi, lai dara ar tevi. Un mīli savu kaimiņu, kas dzīvo blakus mājā, blakus dzīvoklī, blakus valstī, kā sevi pašu. Bet atslēga jau ir es pats, es dziedinu sevi, un tad dziedinās man pasaule. Un kā gan mūsu zemē, tautā un valstī mēs varam ielaist Dievu? Dievs ir jāuzaicina, bet kā mēs viņu varam uzaicināt? Mēs viņu varam uzaicināt tikai pa vienam. Katrs es un tu pieņemam lēmumu, ka es aicinu Dievu, mēs viņu varam saukt par garu, ja par absolūtu, ienāc manā dzīvē, manā zemē, manā teritorijā un manā pasaulē. Un nevis, lai man aizsargātu, bet lai atbrīvotu manī iekšā vietu bezbailībai, pārpilnībai, absolūtam viedumam. Un lai Dieva miers, prieks un laime un viegls garstāvoklis ir vienmēr ar mani un tevi. Jauku dienu!